Bruģis ir ļoti populārs seguma veids. To var izmantot gan atpūtas laukumiem, gan gājēju celiņiem, arī autostāvvietām vai piebraucamajiem ceļiem. Turklāt no bruģa var veidot arī kāpnes, apmalas vai citus norobežojošus elementus. Bet tas nebūtu nav viss, jo tikai bruģim, atšķirībā no visiem citiem seguma veidiem, piemīt romantiska nostalģijas noskaņa. Sijā Brikers Latvija Dobelē ražo augstākās kvalitātes bruģi. Tas iespējams pateicoties pērn uzceltajai jaunajai un modernajai ražotnei ar jaudīgāko vibropresi pasaulē. Rūpnīcas kapacitāte ir līdz 2000 kvadrātmetru bruģu vienā maiņā, tāpēc maksimālā jauda var sasniegt līdz pat 4000 kvadrātmetru dienā. Bez jau pierastajiem bruģu veidiem un krāsām, pateicoties uzņēmumā esošajām papildiekārtām, Latvijā pirmoreiz uzsākta arī ekskluzīvā bruģa ražošana. Brikers ir pirmais uzņēmums Latvijā, kurš vienlaicīgi piedāvā skalotas virsmas, krāsu sajaukuma un retro bruģi. Mūsu uzņēmuma logo ir ieraksts Cits bruģis. Tas nozīmē, ka mēs nākam tirgo ar nosaukumu Cits bruģis, kas ļauj izvēlēties bruģi katram individuāli. Šobrīd, beidzot, Latvijā pircējiem ir iespēja izvēlēties bruģi ļoti individuāli. Pēc krāsas, pēc formas, pēc izmēriem, pēc apstrādes veida. Visi izēju materiāli bruģim tiek ražoti Latvijā un iepirkti no vietējiem piegādātājiem. Piemēram, cements tiek iegādāts brocēnos, bet 3 veidu smiltis un šķembas tiek vestas no tuvākajiem karjeriem. Vispirms smiltis un šķembas tiek iekrautas tvertnēs. Tad automatizēts materiālu savācējs no katras tvertnes savāc nepieciešamo daudzumu materiāla un padod tālāk uz ražotni. Smiltis un šķembas nonāk betona maisītājos. Tad pa transporta caurulēm maisījumam tiek pievienots cements un visbeidzot arī ūdens. Vienā no maisītājiem top bruģakmeņu pamatslānis, kuram tiek izmantots rupjāks materiāls, bet otrā virsējais slānis no smalkāka, dekoratīvāka materiāla. Ja nepieciešams, tajā pēc pasūtītāja vēlmes tiek iejaukta arī krāsviela. Gatavais maisījums tiek padots uz vibropresi, kur īpašās formās vispirms tiek pildīta bruģakmens pamatmasa, ko nopresē, tad tai virsū uzlej virsējo kārtu un visu vēlreiz nopresē. Tālāk bruģakmeņi tiek padoti pa līniju, kur tos automātiski sakārto stabos, kā daudz stāvu namus, un pēcāk tie 24 stundas žūst. Visi ražošanas procesi un automatizētās iekārtas tiek vadīti un kontrolēti no vadības telpas, kurā strādā 2 operatori. Kad bruģis gatavs transportēšanai, īpaši apmācīts uzņēmuma darbinieks tam veic pēdējo kvalitātes pārbaudi. Viņš lieliski zina, kādam jābūt perfektam bruģim. Tad tas tiek sapakots paletēs un ir gatavs uzsākt ceļu pie pasūtītāja. Jāņem gan vērā. Līdz bruģi varēs izklāt, tam vajadzētu vēl aptuveni mēnesi pastāvēt, jo tas savu maksimālo cietību sasniedz apmēram 28 dienu laikā. Ar ko Brikers ražotais bruģis atšķiras no citiem ražojumiem? Mūsu bruģim ir ļoti augsta kvalitāte. To nodrošina mūsu jaunās modernās iekārtas. Otrakārt, mēs Latvijas tirgu atšķiramies ar ļoti lielu sortimentu un jauniem produktiem. Bruģim tie ir skalotās virsmas bruģi, retro bruģi un dažādu krāsu sajaukumu bruģi, tā saucamais color mix, jeb rudens tons šobrīd ir pieejams. Tajā pašā laikā mums ir pilnīgi jauns produkts, kas ir dārza bloks, un šobrīd viņš ir iemantojis mūsu pircēju uzticību. Šis produkts ir pieejams 3 krāsās – melns, sarkans un pelēks. Pētījumi liecina, ka Latvijas iedzīvotāji ir visai konservatīvi, piemēram, ēdienu vai mēbeļu izvēlē. Interesanti, kā ir ar bruģi? Pirmkārt, tas mūsu labais pelēcītis, tas pierastais, tas, kas jau ir tradicionāls. Blakus tam parastajam pelēcītim noteikti vajadzētu nolikt klāt brūno krāsu, jo brūnā krāsa latviešiem ir tuvu sirdī. Latvijas ir pēc būtības spītīgs cilvēks, bet neskatoties uz to, mēs esam pēc izstādēm secinājuši to, ka jaunie produkti ir ļoti interesanti un arī, protams, viņus iegādājās arī privātie pasūtītāji. Ko darīt pēc tam, kad bruģis ieklāts, vai par to, kā īpaši jārūpējas? Lai cik tas dīvaini nebūtu, bruģis ir tas produkts, kas arī ir jākopj. Sevišķi jāpievērš uzmanība bruģiem, kam ir speciāla virskārta, kā piemēram mums ir pieejams bruģis ar marmora virskārtu. Viennozīmīgi viņš būs jākopj, ja? Bet visā kopumā to jāuztver ļoti vienkārši, jo tas ir betons. Ja? Un pēc būtības betons ir gandrīz vai mūžīgs produkts, ja? Pēc cietības betonam pasaulē principā līdzvērtīgi nav, jo no betona arī būvējās visas celtnes un lielās ēkas, tilti un tā tālāk. Ja? Tas pēc būtības ir tas pats materiāls.
Būtiski ir nevien iegādāties kvalitatīvu augstas klases bruģi, bet arī uzticēt tā ieklāšanu īstam meistaram. Ļoti liela nozīme ir tam, kā bruģi ieklāja. Bieži vien ieklājot bruģi, parādās kādas pretenzijas, kad man nav līdzens, man krājās peļķis, man aug starpā zāle. Ja? Tur visur ir vainojama bruģi ieklāšana. Ieklājot bruģi, tāpat kā iegādājoties bruģi, jums ir jāpievērš uzmanība, kas to darbu veiks un kā viņš to darīs.